Nu ko, sveiciens draugi no mūsu apartamentiem. Esam uz vietas. Nu jau vakar, protams, bijām, bet šodien tātad taisīsim fermentu, jā. Parādīsim Gati, priekšnieku. Jā, tā, te mēs dzīvojam, varat uzmest aci, kur mēs, jā, mitinamies, jā. Bet tas nav galvenais ir fermentums, jā. Te mēs nopirkām super gatavu, sulīgu mango. Tad ir klementīnas, ir papaja, ļoti gatavi bumbieri. Ja bumbierīšiem ir šāds nekas, jā, tas nav vienkārši tāds tips arī bumbieriem, bet šitie tieši ir ļoti garšīgi fermenti sanāk. Jā, citronu ūdeni te Keita dzer. Nu, lūk, ko mēs izdarījām? Mēs izdarījām, tad mums līdzi ir filtrs no, kāds nosaukums viņam? Tas nav parastais Brita filtrs. Nē, nu tas ir zero water, jā, viņš vienkārši atfiltrē visu ūdeni līdz nullei, jā, praktiski līdz nullei, visus piemaisījumus. Vispār baigi labā lieta ir ņemt līdzi, jā, jo ūdeni tu nezini, kādu tu vari dzert no krāna, kurā valstī, un pirktais ūdens mēs zinām, ka visi viņi ir arī. Ar ļoti daudz nosēdumiem, tāpēc mēs tad šo pirkto ūdeni, tātad mēs lejam iekšā te, viņš izfiltrējās, uztaisa to nulto ūdeni. Saldēt, protams, mums nav iespēja, jo tas tad visu ceļojumu laikā tur uz pēdējo dienu tikai sanāk. Fermentu vajag dzert ātri, savādāk, kā saka, apetīta atgriežās, jā. Tad mums, protams, līdzi arī ir vēl tas filtriņš. Un te atkal arī izfiltrējās nultais ūdens, un te atkal mums taisās dzīvais ūdens. Ja? Tā kā visādi ūdeņi noteikti, kad braucam, jā, sāc liet. Tā mēs pamazām pildīsim, tātad taisīsim 5-litrīgajā pudelē, un varbūt, ja sanāks vēl, jā, parādīšu. Ko mēs paņēmām? Jā, mēs paņēmām mango ķiploku plasmasas pudelēs ar pārlidošanu, viss bija kārtībā. Jā, un es domāju, šis viss ies 5-litrīgajā, vēl čutiņi no šitā, un tad varbūt sanāks kaut ko arī uztaisīt šeit, kaut ko. Nu, skatīsimies, jā, skatīsimies. Nu, tā kā tā, tas mums tā kā pirmais kadrs, un tad jau nākamo skatīsies, kas tālāk. Nu, ko mēs ar Gati tagad štukojam vienkārši šīs proporcijas, jāatcerās, ka ceļojuma laikā bez, nu, nesanāks noteikti vajag precīzi, te mēs vienkārši litru ielējām, kad braucām, un tad domājam, ka mums pat sanāks bišķiņ padzerties, jā. Tā kā es domāju, ka ielēja varbūt līdz šejienē, nu, varbūt pilnu glāzi ielēja mēs izversim, tā gribās, bez fermentiem ir ļoti labi atpūsties, bet ļoti gribās fermenti. Nu tā, ka ļoti. Tā, to mēs izdzersim. Ļoti labi. Nu jā, un tagad mēs liesim šo te. Jo pareizāk, mums vienkārši sanāca, pareizāk būtu tā, ka no sākuma ielēja fermentu, tad liek augļus. Un tad vieglāk redzēt arī tās proporcijas, cik daudz, bet mums sanāca tā, ka nebija, nu... Trauku ar filtriem, jā, tur nofiltrēt to ūdeni. Jo mēs no sākuma tad lējām šeit, un, nu, vienvar sakot, tāda epopēja mums. Mango forši ir tik gatavs, ka viņš sanāca kā gan sablenderēts, jā, jo, protams, blendera šeit nav. Tad, protams, es domāju, ka es atstāšu daļiņu pudelē apmēram tādu, bet, nu, kadrīz tas vesels mango bija. Un sadalīšu, jā, dažus bumbierīšus atkal pielikušu kaut kur. Varbūt tik mazu saujiņu tai pudelē, un praktiski viss tas ies. Mandarīni varbūt arī neies, jāskatās ir. Jā, mums no mājām ir paņemts līdzi mūsu ķiplociņš un mūsu medus. Tā kā jā, tas ir no mums, to mēs zinām. Tā, parādīsim, cik mēs to medu tur liekam. Nu, redzi, man vajadzēs arī tai pudelē, atceries. Tad es domāju... Mums te ir litrs gandrīz, no kilograms. Es domāju, uz šo tilpumu kaut kādas 5 sēdam karotas medu. Un, nu, tā ir 1,5. Nu, skaties, ir viena. Jā, davai es to 5-litrīgo tagad. Bet maisīt, jo te mēs liesim iekšā vienkārši ūdeni un ar karoti samaisīsim, jo blendera nav. Jā, bet var šādu medu var vienkārši ļoti labi samaisīt arī vienkārši ar ūdeni un... Pie tam viņš arī ir uzsilis, jā, jo te ir silts. Vienkārši lēnāk maisīs un viss. Jā.
Nu, skaties, 5 karotis, jā, apmēram. Jā, jo mango ir salds, jāņem arī tas vērā. Vienkārši mēs viņu izšķīdināsim ūdenī. Jā, tagad lēni vienkārši maisīs. Jā, to patīsim uz priekšu. Kā saka, nefilmēs visu. Jā, un nu kā liksim? Liksim pamazām ar karotīti, jo šeit nav arī piltuvītes, jārēķinās, ka nav strumentu, bet visu, kad uzmanīgi vienkārši karotīti liks iekšā. Tā kā tā, tad jau līdz nākamajam kadram. Nu, ko esam jau sākam taisīt, mums paveicās, mēs atradām tādu tā kā ķipīti, sūru spieda bija. Un jā, tā kā ar viņu mazliet vieglāk ieliet. Nu, ja nebūtu tā, tad nāktos ļoti prātīgi vai nu kaut kādā glāzīti, jā, ar glāzīti uzmanīgi lieta, tad tur jābūt ir, kā saka, cilvēkam ar netrīcošām rokām. Tāds es neesmu noteikti. Esi. Nu, lūk, tā kā tā. Tūlīt saliesim visu un tad parādīsim, kas mums tapa. Nu, šitien jāpielai ūdens. Nu jā, pietiks mums ūdens vispār? Jā. Nu, sveiki. Pabeidzām, kā saka, arī Tenerifē. Mēs ar savā pudelē smieklīgajām, jā, tām blakus kaimiņi sēž. Viņi noteikti domā, kas tas tāds ir, ko viņi tur dara. Nu, lūk. Tā kā tā, ko mēs sataisījām? Es sataisīju sataisīju mandarīnu, tikai mandarīns šeit ir. Tādu lielajā es sataisīju mango, mandarīns un 5 ķiplokdēmiņas, bet kāpēc 5 un tik daudz uzreiz? Tāpēc, kad mēs ņēmām startu, kurš jau bija ar ķiploku, tad jau ietrenētas ķiploka baktērijas, stiprās, un es domāju, kas sanāks. Jārēķinās vēl ar to, ka plasmas pudelēs šie korķīši ir stiprāki un gāzes būs lielākas tieši šāda veida pudelēs. Ja? Nu, šādi ir diezgan plāni. Nu, kolas pudelēs vienkārši šīs mums kaut kā citas laķikā nebija. Pēc tam izlējām, kā saka, izlietnē limonādi un taisījām. Nu, lūk, tā kā jā, gāzes būs lielākas. Un šeit ir mango un bišķiņ bumbierīts, jā. Tā kā šie mums ir augļi, skatīsimies, kā pūtīsies augļi un kā pūtīsies tikai ķiploks. Nu, tā kā tā, būs jāpaciešās 3 dienas, un tad jau redzēs, atcerēsimies vismaz to garšu, kāda bija no plasmasas pudelēm, jā. Tā kā tā, lai jums arī saulīte. Mēs ar Gatu arī runājām, ka patiesībā ceļojumi, protams, viņi ir forši un emocijas, ko tu iegūsti, bet nevajag aizmirst, kad vajag novērtēt savu ikdienu. Un, protams, Latvijā nav saulītes, jā, un nav šie zaļumi un jūra, bet tava mīlestības sajūta nekur nepazūd. Tā, kas ir šeit. Un ikdienā arī, kā vienmēr, mēs pie vakariņām iededzinām svecīti. Tieši tikpat ļoti mīlam viens otru kā šeit, un tas ir pats galvenais, jo mēs zinām, ka atvaļinājums neilgst visu mūžu, tāpēc ir ļoti svarīgi, kā saka, vienalga, kur tu aizbrauksi, ja tu nebūsi laimīgs tur, kur tu jau esi, tu nebūsi laimīgs nekur, jo no sevis aizbēgt nevar. Pareizi. Tā kā jā, silti jums un saulaini sveicieni.